Ceļojot pa Latviju. Pirmā epizode. Liepāja – pilsēta, kurā piedzimst vējš. Laipni lūgt podkāstā Ceļojot pa Latviju, kurā soli pa solim iepazīsim Latvijas pilsētas, ciemus un ainavas. Katru epizodu veltīsim citai vietai. Mēs pastaigāsimies pa ielām, ieklausīsimies stāstos, iepazīsim cilvēkus, apskatīsim pieminekļus, nogaršosim vietējo virtuvi un sajutīsim ikdienas dzīvi. Latvija ir neliela valsts, taču tās daudzveidība ir pārsteidzoši liela. No Baltijas jūras piekrasts līdz mežiem valsts vidienē, no vēsturiskām pilsētām līdz klusām mazpilsētām. Katram stūrim ir savs stāsts. Šis podkāsts ir aicinājums ceļot nesteidzoties, vērot, klausīties un ļauties katras vietas noskaņai. Šodien sākam savu ceļojumu pilsētā ar īpašu raksturu. Pilsētā, kuru veido vējš, jūra un mūzika. Šodien dodamies uz Liepāju. Liepāja visā Latvijā pazīstam kā pilsēta, kurā piedzimst vējš. Tā nav tikai poētiska frāze. Tā ir sajūta, kas pārņem ikvienu, kurš šeit ierodas. Vējš pūš no Baltijas jūras ar spēku, nesot sev līdzi salas smaržu, viļņu skaņu un enerģiju, kas šķiet caurstrāvo visu pilsētu. Liepāja atrodas Latvijas rietumu piekrastē, pavisam netālu no Lietuvas robežas. Tā ir pilsēta, kas atvērta jūrai, pilsēta, kas raugās aiz apvāršņa un kuras identitāte gadsimtiem veidojas ūdens un vējš. Lai saprastu Liepāju, jāatgriežas pagātnē. Pilsētas pirmsākumu meklējam 13. gadsimtā, kad tā bija neliels zvejnieku ciems. Gadsimta gaitā tā kļuva par stratēģisku ostu. Krievijas impērijas laikā Liepāja bija nozīmīga kara flotes bāze. Vēlāk, padomju okupācijas laikā, pilsēta pārvērtās par slēgtu militāru zonu, kas bija nepieejama ārzemniekiem. Daudzus gadus daļu Liepājas teritorijas nevarēja apmeklēt bez īpašām atļaujām. Šis periods atstāja redzamas pēdas, militāras ēkas, kazarmas, pamests būvs un arhitektūra, kas atgādina par kontroli un klusumu. Taču Liepāja neiestrēga pagātnē. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. gadā pilsēta sāk dziļu pārmaiņu procesu. Tā atguva savu kultūras identitāti, atvēra durvis turistiem un lika uzsvaru uz mūziku, mākslu un radošumu. Šodien Liepāja ir dinamiska pilsēta ar unikālu personību, kurā līdzās pastāv vēsture, mūsdienīgums un jūras gars. Sāksim savu pastaigu pilsētas centrā. Ielas šeit ir platas, mierīgas un pilnas ar dažādām laikmeta ēkām. Blakus koku mājām, kas raksturīgs Kurzemei, slēs jūgenstila ēkas un moderni nami. Pastaiga pa centru ir kā ceļojums arhitektūras vēsturē. Rožu laukums ir viens no pilsētas simboliem. Tas ir gaišs atvērts laukums, kur liepājnieki satiekas, sarunājas un bauda pilsētas ritmu. No šejienes var doties tālāk pa Kurmājas prospektu vai Kuršu ielu, kur atrodas veikali, kafejnīcas un mazvietējie uzņēmumi. Liepāja ir izteikti muzikāla pilsēta. Šeit dzimis leģendārais rokgrupas Līra sastāvs, kas atstājis neizdzēšams nospiedums Latvijas mūzikā. Mūzika Liepājā skan visur. Slavenā mūziķu aleja ir veltījums māksliniekiem, kuri veidojuši Latvijas kultūru. Bronzas skulptūras attēlo ģitāristu, dziedātājus un komponistu plaukstu nospiedumus. Vasarās pilsēta piepilda brīvdabas koncerti, bet ziemā kultūras dzīves centrs ir koncertzāle Lielais dzintars. Iespaidīga stikla ēka, kas mirdz kā jūrmalā izskalots dzintars. Tā simbolizē jauno Liepāju, radošu, atvērtu un starptautisku. Liepājas jūra ir viens no tās lielākajiem dārgumiem. Pludmale ir plata ar baltām smalkām smiltīm un stiepjas vairāk kilometru garumā. Vasarā šeit valda dzīvība, ģimenes, bērni, sportisti un atpūtnieki. Rudenī vējš kļūst stiprāks, un pludmale pārvēršas par vietu, kur var domāt, elpot un sajust dabu. Ziemā ainava mainās pilnībā. Jūra kļūst pelēka un spēcīga, un pludmale iegūst gandrīz poētisku noskaņu. Netālu no pludmales atrodas Jūrmales parks. Milzīga zaļa zona ar takām,
pokiem un atpūtas vietām. Šeit var skriet, braukt ar velosipēdu vai vienkārši baudīt mieru. Parkā atrodas arī slavenais spoku koks, skulptūra, kas kļūst par pilsētas simbolu un atgādina par Liepājas radošo garu. Taču Liepāja ir arī cita, daudz skarbāka seja – karosta. Karosta nozīmē kara osta, un tā ir pilsētas ziemeļu daļa. Tā tika būvēta 19. gadsimta beigās kā Krievijas impērijas kara flotes bāze, bet padomju laikā kļuva par vienu no svarīgākajām militārajām zonām Baltijā. Gadu desmitiem karosta bija slēgta teritorija, pilna noslēpumu. Šodien tā ir viena no interesantākajām vietām Liepājā. Šeit slējas iespaidīgā jūras katedrāle ar zelta kupoliem, kas spīd pat drūmās dienās. Apkārt redzamas vecas kazarmas, noliktavas un militārās būves, kas stāst par sarežģītu pagātni. Viens no iespaidīgākajiem objektiem karostā ir karostas cietums. Šī ēka vairāk nekā 100 gadus kalpoja kā militārais cietums. Tagad tas ir muzejs, kas atklāja karu un okupācijas laika realitāti. Apmeklējums šeit ir spēcīga pieredze, kas liek domāt par vēsturi un cilvēku izturību. Liepāja ir arī nozīmīga ostas pilsēta. Osta gadsimtiem bijusi vārti uz pasauli. Mūsdienās tā ir svarīgs ekonomisks centrs, savienojot Latviju ar Zviedriju, Vāciju un citām Baltijas jūras valstīm. Osta nodrošina darba vietas un piesaista investīcijas, un tās rosība piešķir pilsētai starptautisku noskaņu. Liepājas apkārtnē liela nozīme ir arī lauksaimniecībai. Apkārt pilsētē plešas kviešu, miežu un kartupeļu lauki. Piensaimniecības un dārziņu audzētāji nodrošina vietējos tirgus. Šī jūras un lauku kombinācija veido Liepājas virtuvi. Vietējos restorānos var nobaudīt kupinātas zivis, sātīgas zupas, kartupeļu ēdienus un mājas desertus. Slavens ēdiens ir Liepājas menciņš, sildošs, vienkāršs un ļoti liepājniecisks. Un šeit, pilsētas ikdienā, parādās vēl viens svarīgs stāsts – emigrācija. Kopš 2000. gadu sākuma daudz liepājnieku devās uz Īriju, Lielbritāniju, Vāciju vai Norvēģiju. Viņi meklēja labākus ienākumus, stabilu darbu vai jaunas iespējas. Emigrācija atstāja savus pēdas. Klusākas ielas, mazāk skolēnu klasēs, ģimenes, kas sadalītas starp vairākām valstīm. Taču tā atnes arī ko pozitīvu. Daudz emigrantu sūtīja naudu mājās, palīdzēja atjaunot mājas, atvērt uzņēmumus un uzlabot dzīvi saviem tuviniekiem. Citi atgriezās pēc gadiem, atvedot līdzi jaunas prasmes, pieredzi un plašāku skatījumu uz pasauli. Emigrācija ir kļuvusi par daļu no Liepājas stāsta, par daļu, kas reizēm ir sāpīga, bet vienlaikus arī stiprinoša. Liepājas iedzīvotāju dzīves līmenis ir līdzīgs citām Latvijas vidēja izmēra pilsētām. Dzīve šeit ir lētāka nekā Rīgā, kas piesaista jaunas ģimenes un cilvēks, kuri vēlas mierīgāku ikdienu. Pilsēta iegulda infrastruktūrā, izglītībā un kultūrā, un tas uzlabo dzīves kvalitāti. Liepāja ir cieša saikne ar Lietuvu. Robeža ir pavisam tuvu, un daudz cilvēku regulāri pārvietojas starp abām valstīm. Ir kopīgi kultūras pasākumi, sporta sacensības un tirdzniecības sakari. Lietuvas ietekme jūtama virtuvē, valodā un tradīcijās. Liepāja ir pilsēta, kas raugās gan uz ziemeļiem, gan uz dienvidiem. Kultūras dzīve Liepājā ir bagāta. Papildus rokgrupām un koncertiem pilsētā notiek teātra izrādes, deju festivāli un kino pasākumi. Vasarā pludmale kļūst par skatuvi koncertiem, sporta sacensībām un ģimeņu aktivitātēm. Gaisot ir dzīvespriecīga un atvērta. Jo vairāk iepazīstam Liepāju, jo skaidrāk redzam, ka tā ir pilsēta ar daudzām sejām. Tā ir vēsturiska un moderna, mierīga un radoša, jūras un vēja veidota. Tā ir vieta, kur katra iela stāsta savu stāstu, un kur katrs apmeklētājs atrod kaut ko sev. Liepāja ir pilsēta, kas aicina atgriezties. Tā paliek atmiņā, tā atspoguļo Latvijas daudzveidību un spēku. Un tas ir tikai mūsu ceļojuma sākums. Nākamajās epizodēs turpināsim iepazīt Latviju, tās pilsētas stāsts un cilvēkus. Bet šodien, šajā pirmajā epizodē, ļausim Liepājas vējam mūs pavadīt.
vējam, kas nāk ne tikai no jūras, bet arī no pilsētas sirds.